Kā jūs domājat, cik ļoti tālāk šī laika cilvēce ir tikusi savā attīstībā un tā saucamajā progresā, ja būtībā līdzīgi kā senos un pavisam senos laikos tika vajāti tieši tie cilvēki, kuri neļāva varai sev uzspiest viņu politiku, viņu morālo kroplību, tā līdzīgi arī šajā laikā notiek identiskas darbības pret cilvēkiem, kas neļauj sev uzspiest arī šī laika politiku. Kā tas tā var notikt, ka mūsdienu pasaule lepojās, kā es minēju šos dažus atslēgu vārdus, ar attīstību un progresu, tajā pašā laikā veic raganu medības, un tajā pašā laikā šad un tad arī pat skolās vēl atgādina jaunākai paudzei, ka lūk bija tādi un tādi laiki, kad tika realizētas raganu medības pret cilvēkiem, tos nosaucot par tumšajiem viduslaikiem un citādi. Bet vai tad šie laiki nav vēl tumšāki? Vēl jau vairāk ņemot vērā to apstākļu kopumu, ka tā laika cilvēcei nebija pieejama informācija par mūsu laiku, un viņi nevarēja mācīties no mūsu kļūdām tās neatkārtot, bet mums ir šī informācija. Un šie liekuļu bari, kuri māca mūsu bērniem vai mazbērniem šādu informāciju par tumšajiem kādreizējiem laikiem, tajā pašā brīdī un laikā piever acis, jā, šie liekuļi piever acis uz to, kas notiek pašlaik, līdzīgi kā tas notika Covid afēras laikā, līdzīgi kā tagad, kad vieni sauc Slava Ukraiņa, runā par to, ka svešu bērnu nav, nākamajā brīdī gaudo un kliedz to, ko saka televizors, līdz pat līmenim nāvi kādai tautai un tā joprojām. Vai tad tā nav degradācija? Vai tad tā nav tumšo viduslaiku, proti šo laiku atkārtošanās fāze, kurā tie, kas it kā ir mācījušies senāko laiku vēsturi, tieši to pašu dara mūsdienās? Jā, tā tas notiek. Un šajā kontekstā es jums pastāstīšu arī kādu savu pieredzi, kādu no tām dzīves notikumu ainām, kuras es iepriekšējos savos vēstījumos nebiju atspoguļojis pietiekoši. Proti, pēc tam, kad tika nolaupīti mani bērni 2020. gada decembrī, bija atsevišķas epizodes, kad bērnu māte, darīdama to, ko viņai lika Latvijas valsts institūcijas, tie ir viņas vārdi, ka viņa to darīja, viņa šad un tad ieradās mājās, kur es agrākos gadus biju dzīvojis kopā ar viņu un, protams, ar mūsu kopīgiem 2 bērniem. Atveda bērnus, tad atkal aizveda uz tādu iestādi Paspārni, Jūrmalas pusē, nedaudz aiz Slokas Kauguriem. Un viņa to izmantoja kā viesnīcu. Un tad kādā reizē pēc tam, kad es biju atklājis, ka mani bērni tiek turēti ieslodzījumā šajā iestādē, kuri izliekās par gaismas eņģeļiem, 7. janvārī 2021. gadā kādā vakarā pēkšņi ieradās mājās ar bērniem, man iepriekš nepabrīdinot, bērnu māte un smīnēja man acīs skatoties un sacīja, ka rītdien ir paredzēts bērnus vest testēt. Es pirmajā brīdī priecājos par to, ka bērni ir ieradušies mājās, ka sagaidīju savus bērniņus, un nākamajā brīdī es dzirdu šo un šo smīnu, un es jautāju, kādā sakarā bērnu māte pakļaus represijām, pakļaus eksperimentiem manus bērnus. Jā, es varbūt pārteicos šajā brīdī represijām, bet būtībā tā nav pārteikšanās. Tā tas arī bija pēc tam turpinājumā, jo represijas piedzīvoju ne tikai es, bet arī mani bērni. Liedzot mums pašsaprotamas cilvēku tiesības, saskarsmi ģimenē, saziņu ģimenē, un pat informāciju es par saviem bērniem neesmu guvis 4 gadu garumā. Atskaitot kaut kādas drumstaliņas, retās reizes vēl 2021. gadā. Nu, lūk, un pastāstīšu tagad tālāk. Lūk, jau pieminētajā datumā 2021. gadā, 7. janvārī, bērnu mātei ierodoties mājās, es viņai uzdevu jautājumus. Kristīne Ruģele, tolaik viņas uzvārds bija Ruģele. Ko tu dari? Kāpēc tu šo dari pret bērniem? Kāpēc tu to dari? Un viņa izvairījās no atbildēm. Taču šī saruna laiku pa laikam
atsākās, un es centos noskaidrot, kāpēc viņa tik naidīgi rīkojās pret bērniem, kāpēc viņai, bērnu mātei, nenostrādā mātes dabīgie, kā cilvēku pasaulē to sauc, instinkti. Kāpēc tas nenostrādā? Tā arī līdz šai dienai. Tas nav atbildēts, taču tas, ko es saņēmu, bija, ka viņai tā lika darīt. Un kā jau esmu pieminējis arī šo apstākļu, ko tagad uzsvēršu daudzkārt arī iepriekš, tā pieminēšu to arī šoreiz. Viņai tātad lika to darīt institūcijas, ko viņa darīja. Viņa arī solījās to darīt, bet kad institūcijām es jautāju par šo, kā tas tā var būt, kā bērna māte darīja to, ko jūs likāt, un ir redzams, ka ir nodarīts nepārprotams kaitējums bērniem un arī man, mūsu attiecībām ģimenē, tad viņi sacīja, ka viņi nelika to darīt. Un, protams, ka tas vedina uz domu, kurš tad melo, vai arī melo abas šīs iesaistītās puses, kas ir vērsušās pret mani. Jo, kā zināms, bērna māte pildīja politiku. Un, starp citu, šādi te gļēvuļi un maitas ir pilna mūsu Latvija, kuri dzīvo pēc modeļa, kā viņiem ir izdevīgi, kāds ir viņu aprēķins. Un viņi ir tik ciniski, tik zemiski savā aprēķinā, ka viņiem pat ir svešas cilvēku dabīgās empātijas par sirdsapziņu, pat nerunājot. Bet ejam tālāk. Pēc tam, kad es 7. janvārī bērnu mātei biju prasījis šos te jautājumus, kas notika, kāpēc viņa tā dara, kāpēc ir šādas darbības, tad tajā vakarā man bija saruna arī ar bērniem. Un atceros, mana meitiņa, tad, kad viņai bija jāiet čučēt, ieķērās manā rokā un teica, lai es neeju projām, lai es palieku ar viņu. Taču māte dzina prom mani no istabiņas, kur atradās arī mani bērni. Es pēc brītiņa devos uz otru istabu, taču bērns palika uzstājīgs un teica, nē, tēti, neeju projām. Un tā izveidojās tāda ļoti nejauka situācija, kur bērnu māte pieprasīja rīkoties pret bērnu gribu un sirdsapziņu, protams, arī pret manu sirdsapziņu un gribu. Bet bērns pateica, nē, mamma, lai tētis paliek. Un turpinājums bija tāds, ka bērnu māte darīja provokatīvas darbības. Viņa paņēma telefonu un bija manāms, ka viņa naktī ap 1:00, 1:30 pat neļāva bērniem gulēt. Bērni tolaik gulēja lielā gultā, kur atradās arī viņa un spīdināja savu telefonu, traucējot bērniem gulēt. Mana dēla miedziņš bija ciešāks, viņš tajā reizē nepamodās, bet meita Emīlija, kurai tolaik bija 4 gadi, stipri grozījās, un es palūdzu mātei, lai viņa vismaz uz brītiņu dodās citā istabā, lai meitiņa paspēja kārtīgi iemigt. Taču viņai bija par to nospļauties. Viņas ciniskā attieksme parādīja, ka viņa nejūt pat savu bērnu un bērnus. Un es šo stāstu nelēju jums pateikt, cik tur slikta ir bērnu māte vai kā, nē. Es jums gribu pateikt par visam citu lietu, proti, ka ir tāda suga, kas darīs to, ko viņiem liek. Un kad man ir nākušas gaismā arī atsevišķas sarakstes, ko viņi ir veikusi ar saviem scenārija autoriem vai līdzdalībniekiem noziegumos, tad es saprotu, ka tā nojauta par to, ka atsevišķi ir tiešām maitas, nebija pārspīlēti teikts. Un tagad pie lietas būtības tālāk. Tajā nakts stundā, kad atkal un atkal pēc mana lūguma bērnu māte ignorēja gan meitas sacīto, gan arī manis sacīto, lai ļauj bērnam mierīgi iemigt, es paņēmu uz brīdi nost viņas telefonu. Uz mazu brītiņu. Un ko darīja bērnu māte? Metās man fiziski virsū. Es pirmos sitienus ļauju viņai izdarīt. Tai pašā laikā, protams, būdams gatavs arī pašaizsardzībai. Bet es ļauju viņai to izdarīt, lai redzētu, cik tālu viņa ies savā zemiskumā. Un no tā, ka viņa man uzbruka, pamodās meitiņa. Un viņa redzēja to brīdi, kad bērnu māte man uzbruka. Un tad es, protams, aizsargājos un neļauju viņai turpināt man sist. Telefons, protams, viņai rokās jau nonāca jau tajā brīdī, kad es biju uz brītiņu pavilcis malā. Un saprotams bija, ka viņai bija ko slēpt. Jo izrādās ne pirmo nakti viņai kādi dod padomus, kā viņai darīt pret mani, cilvēku, kas Covid afēras laikā elpoja brīvi. Un kas notika?
Tajā naktī pēc tam pamazītiņām situācija norima. Bērniņi bija iemiguši, es arī devos uz blakus istabu gulēt par to, ko darīja bērnu mātes. Protams, neuzņemos atbildību, tā ir viņas sirdsapziņa. Taču kas bija turpinājumā? Turpinājumā šis aspekts, kad es aizstāvēju savu bērnu un bērnus, pat arī viņu tiesības pa nakti mierīgi atpūsties, tika atspoguļots kādā no dokumentiem tā, it kā es būtu bērnu mātei uzbrucis. Un zīmīgi, ka arī manas meitiņas Emīlijas Markusas liecība tika sagrozīta. Emīlija Kristīnes Ruģeles radu klātbūtnē Jūrmalā Oskara Kalpaka 23 adresē sacīja Kristīnes Ruģeles radiem, ka mamma sita tēti. Bet dokumentā tika pateikts, ka Emīlija teikusi, ka tētis esot sitis mammu. Jūs saprotiet, līdz kādam zemiskumam aiziet šie maitas, kas sagroza cilvēka darbības un pasaka tieši pretējo. Saprotiet? Un tad ir jautājums, ja šo pasūtījuma ietvaros dara daudzi, ja lietu safabricēšana ir šīs te SIA LR pamatdarbība tieslietu pasaulē, un pasūtījuma lietas jau arī publiski izskan, ka tādas ne tikai ir bijušas atsevišķas reizes, bet ka tas ir standarts šajā te morālo kropļu sistēmā, tad man ir jautājums, kā cilvēks var panākt taisnīgu noregulējumu, ja tiesa, prokuratūra, valsts policija, bāriņtiesa, sociālie dienesti, kā tādi salašņas, un viņi arī ir salašņas, kas pilda noziedzīgas pavēles, viņi apvienojās un veic šīs te raganu medības. Jā, viņi padara par varmāku to cilvēku vai cilvēkus, kur ir spējīgi aizstāvēties un kur arī aizstāv sevi un savus bērnus. Un sakiet, vai tā ir taisnīga pasaule, vai tad tie nav tie paši inkvizīcijas laiki, tumšie viduslaiki, raganu medību laiki, kad cilvēkus vajāja par viņu patstāvīgo domāšanu, par viņu spēju redzēt pasauli dziļāk, plašāk, tālredzīgāk un izdarīt savas izvēles par to, ka viņi bija patstāvīgi, par to, ka viņi atšķīrās no bara un tā laika morālo kropļu politikas. Tas pats notiek tagad. Un tagad atgriezīšos pie šī notikuma jau citā kontekstā. Pēc tam, kad es pateicu bērnu mātei, ka nenotiks tā, ka bērnus viņa nepakļaus spīdzināšanai kārtējo reizi, jo, kā vēlāk izrādījās, viņa pa kluso bērnus jau bija testējusi, un pēc tam gadu vēlāk arī savus bērnus, manus bērnus, mūsu bērnus nošpricēja ar Covid afēras morālo kropļu eksperimentu šprici. Bet atgriežoties pie jau pieminētā 7. datuma, 7. janvāra 2021. gada, nākamajā rītā, pēc 7:00, mani bērni vēl gulēja, un ieradās Žurkulēnu Midzeņa valsts policijas pārstāvi vai pašvaldības policijas pārstāvi, nav ne jausmas, katrā ziņā policija, kur pieprasīja, lai taisu vaļā durvis. Es viņam teicu, ejiet, no kurienes jūs esat nākuši, un ja jūs kaut ko vēl darīsiet, tas tiks atspoguļots arī video formātā, lai redz, ko dara salašņu varas. Viņi izrādījās bija pietiekoši saprātīgi tajā brīdī un neeskalēja to situāciju. Un es turklāt pateicu, bērni guļ. Un bērnu māte tajā rītā pamanījās doties prom, lai saņemtu nākamās instrukcijas. Iedomājieties, viņa jau pirms 7 no rīta bija sagatavojusies, lai dotos projām. Un tajā brīdī tapa kāda saruna. To es iekļaušu jau nākamajā audio materiālā atsevišķi, lai jūs dzirdētu, kā tapa noziegums pret maniem bērniem un pret mani. Kāpēc viņi veica represijas pret mani? Īsā atbilde ir tādēļ, ka es neļāvu sev un saviem bērniem uzspiest morālo kropļu spriņģveidīgo idiotu politiku. Bet viņi darīja. Šie maitas darīja. Un tas, ka viņi ir šie maitas daudz, man jau tika pateikts, tu neko nepanāksi, jo mēs esam daudz, tāds sacīja šo maitu kantoris. Un Ruģeļa Ilze. Vēl viena maita, kas piedalījās apmelošanā, vēl viena maita, kas raujās politikā, šī maita
tiks saukt pie atbildības. Šie liekuļi, kas ar savu amerikānisko smaidu smirdina gaisu Latvijā un pasaulē, pielaizās, pielien un pēc tam veic nodevību kā tādi šakāļi, kā tādi jūdas. Kā gan citādi, lai par to pasaka? Ja tādi maitas, kas nav spējīgi pat savu ģimeni izveidot, savos 40 un vairāk gados posta citas ģimenes. Neapmierināti ar savu dzīvi jaucās arī manu bērnu dzīvē. Jā, tālūk notika. Varbūt šīs skarbās emocijas šobrīd liekas, jums to grūti varbūt klausīties, bet kā jūs reaģētu manā vietā, kad jau 4 gadu garumā jūsu bērni nolaupīti un jums liedz iespēju pat uzzināt kādu mazumiņu par saviem bērniem? Un kas notika pēc tam? Pēc tam, kad policija bija it kā aizdevusies prom, 8. janvāra rītā, pēc kāda laiciņa ieradās bērnu māte Kristīna Ruģele, tā pati, kura pildīja noziedzīgās pavēles pret bērniem pret mani, tā pati, kas mani apmeloja, kopā ar savu māsu Ilzi Ruģeli, kas arī piedalījās manis apmelošanā, izmantodama pat tādu aspektu, ka es ar savu bērnu runāju emocionāli pēc tam, kad bērni bija nolaupīti, un pēc tam, kad bija iespēja īsu brītiņu parunāties, tad es pat apraudājos, un man tas tika pārmests, ka es esmu cilvēks un reaģēju uz sāpēm. Tika visādi murgi samurgoti par to, ka es esmu patiess un godīgs, kad es runāju ar saviem bērniem to, kas vēlāk izrādījās tiešām arī notika. Viņi gribēja man piesiet to, ka es nodaru vardarbību. Jūs saprotiet, cik debīli ir šie te, kas ir pie varas, šie morālie kropļi, kuri ir tādi invalīdi savā prātā, invalīdi savā garīgumā un kuri grib uzspiest un mācīt, kā citiem dzīvot. Šie te salašņas, šie te karjeristi un citādi smadzenēs pisti, idioti, grib mācīt citus, kā dzīvot. Un kā gan, lai citādi par viņiem runā, ja viņi ir tik zemiski, ka jaucās citu cilvēku dzīvē. Tas ir mazākais, kas viņiem lamu devu veltīt. Tas tiešām ir mazākais. Un ejam tālāk. Pēc tam 8. janvāra rītā ieradās arī sociālais dienests, bāriņtiesas pārstāvi, cik es atceros. Un viņi tad, ko darīja? Viņi centās pierunāt manus bērnus doties projām. Mani bērni bija maziņi, 4 un 6 gadus veci. Viens no bērniem, pateicoties mātes brīnumpotēm iepriekšējos gadus, ieguva autismu problemātiku. Tas tika slēpts no manis, tas, ka viņa to darīja pa kluso, kamēr es Anglijā strādāju. Un šie maitas daudz tādas lietas ir darījušas, par ko es vēlāk uzzināju tikai laikam paejot, jau caur citiem cilvēkiem, kas man pastāstīja to, ko es nezināju tajos gados, kad notika šie noziegumi, dažādie noziegumi pret maniem bērniem un mani. Jā, un pateicoties tam, ka es vēl tajā laikā savā naivumā cerēju, ka tam nevajadzētu ilgi turpināties, jo šī lieta taču ir safabricēta. Vēl tad es domāju, ka tiesā pastāstot un dodot pierādījumus atklāsies, ka es tieku apmelots. Izrādās, es velti noticēju tam. Velti noticēju, jo Covid afēristu vilciens jau bija aizgājis. Tanks bija devies savā ceļā, lai samaltu katru, kas pretojas. Taču nav te runa par tankiem, runa ir par to, ka tā ir sistēma, kas cenšas slāpēt un apkarot tos, kas idiotiem nepakļaujās, kas idiotu pavēles nepilda un kam ir tiešām praksē un dzīvē gods pār varu. Un tā kā es nevēlējos, lai mani bērni ierauga, ka es pielietoju fizisku spēku pret šiem morāliem kropļiem, ko es esmu arī spējīgs darīt, tad es ļauju, lai mierīgi tas norimst un lai bērni dodās ar māti tur, kur viņiem ir jādodās. Iespējams, ka tā bija mana kļūda. Iespējams, ka tajā situācijā man vajadzēja arī fiziski cīnīties un paņemt aiz škvarņika un izmest ārā pedofīlu varu pārstāvis. Nepārprotami pedofīlu varu pārstāvis, jo tikai pedofīli var uzmākties bērniem un spiest viņiem kaut ko darīt. Pret bērnu gribu un, protams, arī pret manu gribu. Bērnu tēvu, kurš sargāja savus bērnus un meklēja un turpina meklēt iespējas, kā satikt Robertu un Emīliju. Lūk, tādā Latvijā mēs dzīvojam. Tā ir miskaste. Es nevelti esmu sacījis šo te attiecībā uz valsti vārdu, jo tas atbilst reālai situācijai. Šī te miskaste, kurā liekuļu bari
izliekās neredzam, ka tēlēni sakot, karalis ir kailas. Šīs mīzalu bandas gaudos tik ilgi, ka viss ir pareizi un noliek acīm redzamo, kamēr to viņiem prasīs televizors vai spriņģveidīgie idioti par visādiem pauļutainiem, sprogaini galvām, pat nerunājot. Šis stāsts, to nav iespējams izstāstīt, jo ar katru reizi, kad atceros ko tādu un mēģinu pateikt, kas bija noticis, es atceros arvien jaunas un jaunas detaļas. Un cilājot šo, tās plēš ne tikai brūces un atmiņas rada, bet arī rada niknumu. Tādu niknumu, kas atbilst kara niknumam, kurā šos kropļus es varētu fiziski samalt. Katru no viņiem, bez žēlastības, bez iejūtības, tieši tāpat, kā viņi vērsās pret maniem bērniem. Un varbūt tas pat būtu arī labākais, ko viņi būtu pelnījuši. Precīzi, āda ādai. Ko viņi nodarīja man un maniem bērniem, to lai saņem viņi, katrs no viņiem. To viņi ir pelnījuši. Es viņiem to nenodarīju, ko viņi nodarīja man un maniem bērniem. Padomājiet paši, kā jūs rīkotos. Kā jūs rīkotos manā vietā un nesakiet, ka jūs tur būtu saukuši palīgā advokātus, nesakiet, ka jūs tur sazina, ko vēl sauktu palīgā taisnības cīnītājs, jo šie etapi ir noieti un daudzi no viņiem ir viltvārži un arī pērkami maitas, kas izliekās. Tieši tāpat kā tajā galmākstu padarīšanā par kailo karali. Izlikās. Neredzam to, ka karalis ir kails. Tādā miskastē mēs dzīvojam. Miskastē, kas sevi sauc par Latvijas valsti. Nav tādas Latvijas valsts. Šis ir stāsts par to, ka valstī tiek ievērotas un cienītas katra iedzīvotāja, katra cilvēka tiesības uz dzīvi vienādā mērā. Vai tas notiek Latvijā? Nē, tas vēl nekad nav noticis šajā te režīmā, kas slēpjās aiz demokrātijas fasādes. Es novēlu piedzīvot mūsu tautai atkratīšanos no šiem salašņu jūgiem, no šiem te kolonizatoriem, nav nozīmes no austrumiem vai rietumiem. Viņi ir salašņas, kas vēršās pret cilvēkiem un kas bīda tādu politiku, kas slāpē cilvēku sirdsapziņu un tiesības uz dzīvi. Sargiet sevi un savus bērnus. Esiet brīdināti!